atbalsta Rimagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Nāc uz vipiņu, lūdzu. Es skrienu. Nu, Hari. Jā, nu vecīt, kas notiek? Nu, kā kas notiek? Zini, ko Sabīna man teica? Nu? Un ka viņa sapratusi, ka tu viņu pameti. Tā ir? Nu, kā lai es to izstāstu? Es vienkārši izstāstīju tās savas emocijas un tās savas jūtas, ko es reāli jūtu, kas šo mēnešu laikā, kas ir maz drusciņi varbūt pamainījies un kā es jūtos. Pamets vai varbūt, pamets es varbūt neteiktu, varbūt es domāju, kad pauzi vajadzētu ieturēt un kaut ko tādu, bet es vienkārši pateicu tajā mirklī reāli, ko es jūtu, kad tas viss kaut kādā mērā, tā kā viņa pateica, ka viņai iepriekšējās attiecībās tas ir bijis tā kā pieredums. Nu, un tad šitos 4 mēnešus dzīvojot, man tagad sāk kaut kādā ziņā likties, ka tas ir varbūt kaut kāda veida pieredums un ieradums. Grūti teikt, es pats vēl tā reāli apjūtas un tā situācija tāda, kāda viņa ir. Bet, zini, ko Sabīna teica, ka viņa uzskata, ka jūs esat šķirušies un viņa netaisās piedot to, ka tu to pateici tiešraidē, izvēlējies tieši šobrīd. Nu, tad tā sanāk, nu. Ja viņi to pasaka, tad tā ir. Jo visu šo mēnešu laikā es arī pirms tam esmu domājis, un kā būtu, piemēram, pēc gada, kā būtu pēc 2 gadiem. Es nezinu. Ir vienkārši brīži un laiks, kad viņi vienkārši nesaprot tādas situācijas, vai viņi izdara kaut ko tādu, vai ne, kas man īpaši nav tā kā pieņemams tādas lietas, un tas nekur nepazūd, tas visu laiku krājās. Un redzot to momentu, kad cilvēks vienkārši to nemaina, un ka viņš necenšas, es nedēļu otru tā kā grūti to izstāstīt, nemāku pateikt, jo man visu laiku ir tāda sajūta, ka esmu tā, kā lai pasaka, es nemāku pateikt. Cietēs, necietēs, bet, nu, kad es visu laiku, protams, esmu tajā muļķu lomā, un ja ir izveidojušies kaut kāda konflikta, tad vienmēr ir vienpusēji, un arī tas, es nezinu, vai man tas ir kaut kā pēdējā laikā, bet sakrājies, un tas vienkārši tagad iznāca ārā, un es jau viņai iepriekš jau teicu, ka, ok, tu tur var tur pārmest man kaut ko sastrīdēties, manīm tur tik ilgi būt dusmīgi un tik ilgi dusmīgi reāli par tādiem sīkumiem. Un es viņai skaidri pateicu, ka viens brīdis man būs tāds, ka es par tiem sīkumiem nestrīdēšos, bet es vienkārši pateikšu visu cauri vai pauzi un tā. Es to uzskatu, kā tam ir jābūt, jo es to tā redzu, un tā viņš ir izveidojies. Nu. Tad tu jūties aizskarts par to, ka Sabīna vairākas reizes tev ir nostādījusi muļķa lomā? Nu, nē. Tur ir arī tā, saprot, tur tie faktori vairāki, un ne jau tikai tas. Tas ir vairāk tā kā tu nesaproti otru cilvēku. Saprot, viņam ir savādāks raksturs un, es zinu, ilgāk un ilgāk dzīvojot, tu saproti, ka viņš ir varbūt savādāks un nav varbūt tas, kas tev ir vajadzīgs. Nav varbūt tā līdzība, varbūt.
ka mums katram tomēr tas un lai kā būtu, nu, lai kā arī būtu, tā viņš ir. Tad šobrīd jūs ieturat pauzi attiecībās? No savas puses, jā. Nu, nebūs tā, ka šis ir tas atkal gadījums, kad jūs tomēr līdz rītdienai būsiet salīguši mieru un viss būs kārtībā, vai šoreiz vādzis ir pilns? Es tev nemācēšu teikt, Harri, vienkārši tas... Nu, nē, tas nebūs līdz rītdienai. Tad... Nu, grūti ir arī tas, ka, piemēram, šeit nav iespējas un vietas parunāt, piemēram, bez kamerām. Ne? Tas būtu viens no variantiem, jo mums praktiski tā visa dzīve, nu, kāda dzīve, pāris mēneši, ko mēs tas kopā esam, mums tas viss norisinās šovā, un tad vienkārši vienu brīdi atopjos, un tik ātri visi salicies kopā, ka tu pats praktiski esi apjutis, un ir viens tāds klikšķis, kad paga, ka tu sāc mums drusciņi skatīties no citas puses uz to visu. Sabīna šobrīd, nu vai nu viņam tēlo nesalaužamo, vai arī viņa pilnīgi mierīgi sēž guļamistabā, tur kaut ko drukā. Par to jau es tev, Harri, runāju, saproti. Mums tās attiecības ir šovs, mēs ienācām šovā. Nodzīvojam tās nedēļas, prasās tev kādu cilvēku, nu tu tur... Varbūt tas viss ir bijis tikai tīri pieredums un to mēnešu laikā. Un es tev nemācēšu izskaidrot, tas ir grūti. Varbūt attiecīgi, es nezinu. Ne, nu varētu jau, protams, vēl izrunāties, bet noteikti ne šeit kameru priekšā. Nevis izrunāties, bet aprunāties par to. Bet katrā ziņā no manas puses es arī pateicu, ka viens brīdis būs tāds, kad ja kaut kādā ziņā tā kopējā attieksme un viss nemainīsies, tad es vienkārši neredzu tam grūti teikt, nu. Viņš ir tā, kā viņš ir, nu, tās ir manas šī brīža emocijas, šī brīža sajūtas, nu, tā viņš ir. Tas pirmā fāze aizgāja, rozā brilles nokrita, tu pamazām vienkārši sāc tā kā apzināties un maz drusciņi nopietnāk uz tām lietām skatīties un tas viss tev liek analizēt par to cilvēku attieksmi, par tā cilvēka attieksmi pret tevīm visu šo laiku un tu jau sāc vilkt jau lietas, kuras personīgi man kaut kādā ziņā nav pieņemamas un nu visu savēlkot kopā gan es nezinu, tur un tā viņš ir, Harri. Zini, kā ir vecīt, es tev kaut kādā veidā saprotu. Vai ne? Kaut kur pēc šīs sarunas man kaut kas parādījās. Jo patin kaut te apakaļ filmu tur, nezinu, pāris nedēļas mēnesi. Kad tu redzēsi vienkārši, kad es visu to laiku viņai neredzu tādas īstas emocijas acīs, nu. Kā viņa runāja, kā viņa iepriekšējās attiecības bija 6 gadi, un kā viņa pat beigās atzina, tas bija pieredums. Un tad, ņemot vērā viņas attieksmi pret manīm, es neredzu neko citu kā pieredumu. Un kāpēc man tagad to 6 gadus es to negribu? Varētu gadīties, ka jūs attiecībās vienkārši nebija progresa? Grūti tev teikt. Nu, tu apmēram to situāciju saproti, es tev tagad esmu apmēram to izskaidrojis. Ja tu vari kaut ko loģiski no tā visa izvilkt, ko es tev pasaku,
to kopvērtējumu, tas viss kopā, es to skaidru un gaišu pateicu, kad viens brīdis tāds būs, tu vari jokoties, tu vari rakstīties, tu vari jokoties par kādām problēmām tu gribi, tu vari jokoties, uztvert tos, cik mazi joki tie ir, runāt par ko tur kaut ko darīt, bet es skaidru un gaišu pateicu, ka es tā nedaru, un man viens brīdis būs tāds klops, ciet un viss. Tu šobrīd, cik es saprotu, runāji par to grūtniecību, ja? Viltus. Tas ir viens no, tā nav vienīgā, es nezinu. Jā, sarežģīti. Nu, viena lieta es vēl gribu zināt, tad šobrīd jūs ieturat pauzi un jūs, vismaz no tavas puses, jūs neesat kopā vairs. Atbalsta Rīmegās Plus un Pizza Lulu. Šovu piedāvā Okarte.